Labi. Mākslīgā intelekta revolūcija ir klāt, un šķiet, ka tā ir īsts $1 triljonu vērts pokers. Nauda plūst kā no pārpilnības raga, akciju cenas tās ir kosmosā. Bet, ja paskatās nedaudz dziļāk, aiz visas šīs zelta druģas slēpjas viens pamatīgs jautājums, kas varētu, satricināt visu tehnoloģiju pasauli. Vai šis milzīgais burbulis vispār kādreiz atmaksāsies? $8 triljoni. Vienkārši pamēģiniet aptvert šo skaitli. Tas ir vairāk nekā visa Vācijas un Japānas ekonomika, ja tās saliek kopā. Un lūk, tieši tik daudz, kā lēš analītiķi, nākamo 10 gadu laikā izmaksās visa šī mākslīgā intelekta infrastruktūras izbūve. Jā, šī summa tiešām liek aizdomāties. Bet, trauksmes zvani jau skan. Paskaties, jau 2025. gada novembrī paši Goldman Sachs analītiķi sāk celt trauksmi. Viņu vārdiem tirgus cenas ir, pilnībā atrautas no realitātes, akciju vērtības aug daudz straujāk nekā tā reālā ekonomiskā jēģa, ko mākslīgais intelekts šobrīd spēj radīt, un ziniet, tas ir pirmais tāds nopietnais signāls, ka šis zelta drudzis varētu beigties ar pamatīgām galvas sāpēm. Labi, tad ķersimies klāt. Ienirsim dziļāk un paskatīsimies, kur tieši paliek visa šī, astronomiskā nauda. Izsakosim tās plūsmai. Un lūk, te atbildi ir diezgan pārsteidzoša. Izrādās, lielākā daļa šīs naudas nemaz neaiziet programmētāja algām vai jaunu foršu algoritmu izstrādei. Nē, tā tiek burtiski iebūvēta betonā un tēraudā. Paskatieties paši, veseli 40% aiziet tās saucamajām smadzenēm, tiem jaudīgiem grafiskajiem procesoriem. Tad milzīgi 25% aiziet plaušām, enerģijai, dzēsēšanas sistēmām, jo tas smadzenes taču nedrīkst pārkarst. Vēl 15% tiek tērēti ķermenim, tiem gigantiskajiem datu centriem. Saprotiek, šī nav tikai virtuāla revolūcija, tā ir ļoti reāla fiziska būrniecība, un tas viss notiek vienkārši gigantiskā mērogā. Skaidrs, mēs redzam, kur nauda tiek tērēta, bet tagad pats galvenais jautājums, vai kāds ar šo visu arī nopelnīs? Laiks ielūkoties šokējošajā atdeves matemātikā. Jā, šis bez šaubām ir tas $8 triljonu vērtais jautājums. Vai visa šī milzīgā investīcija ir īsta zelta bedra, vai tomēr finanšu melnais caurums? Un atbilde ir, atklāt sakot, tā ir šokējoša, jo pēc visām prognozēm vidējā peļņa no šiem ieguldījumiem 10 gadu laikā būs tikai 2,4%. Jā, tikai tik. Lai saprastu, cik tas patiesībā ir maz, iedomāsimies, varētu nopelnīt gandrīz 2 vairāk, vienkārši noguldot naudu, teiksim, drošās ASV valdības obligācijās. Jūs dzirdējāt pareizi. Mākslīgā intelekta revolūcija, par kuru visi runā, sola mazāku peļņu nekā pats konservatīvākais ieguldījums. Te kaut kas acīm redzami neiet kopā. Labi, un tagad pieķersimies nākamajam punktam – JP Morgan tā sauktamiem 650 miljardu paradoksam. Kas īsti būtu nepieciešams, lai visa šī milzīgā investīcija tomēr par spīti visam kļūtu par veiksmes stāstu? Un lūk, šeit sāks īstā skarbā matemātika. Lai investori saņemtu kaut vai pieklājīgu 10% atdevi, visai mākslīgā intelekta nozarei ir jāģenerē $650 miljardi tīrajā peļņā. Katru gadu. Un tā uz mūžīgiem laikiem. Tas nav minējums vai prognoze. Tā ir matemātiska prasība. 650 miljardi gadā. Kā tas vispār izskatās reālajā dzīvē? Mēģināsim to ielikt kādā saprotamā mērogā. Un šis salīdzinājums, manuprāt, atklāja visu absurda apmēru. Tas būtu tas pats, ja pilnīgi katrs iPhone lietotājs uz šīs planētas katru mēnesi maksātu papildus $35, vai, ja katrs Netflix abonents maksātu papildus $180 mēnesī. Vai tas izklausās kaut nedaudz reāli? Labi, ja peļņa ir tik, teiksim tā, miglātīta, tad loģisks jautājums. No kurienes nāk visa šī nauda? Atbilde, diemžēl, ir vienkārši un diezgan biedējoša. Tā nāk no parādiem. Mēs būtībā esam liecinieki īstam korporatīvo parādu tsunami. Skaitļi ir, nepielūdzami. Prognoze rāda, ka jau 2027. gadā lielie tehnoloģiju giganti tērēs mākslīgajam intelektam vairāk naudas nekā paši nopelnīs.
Vienkāršāk sakot, viņi burtiski dedzinās naudu, un, lai uzturētu šo ugunskoru, viņiem nāksies masveidā aizņemties. Tas ir sākums klasiskai parādu spirālei. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka līdz 2030. gadam tirgū tiks iemests jauns parādzīmju vilnis – $1,5 triljona vērtībā. Un tas, protams, ir milzīgs risks ne tikai pašiem uzņēmumiem, bet, būsim godīgi, visai pasaules ekonomikai. Un šī laika ase diezgan labi parāda, kā šī parādu bumba ar laika degli tikšķi. Viss sāksies ar lielo obligāciju vilni, kad uzņēmumi metīsies masveidā aizņemties, tad ap 2028. gadu mēs varētu sasniegt maksimālo stresu, kad parādu apkalpošana kļūst ar vien grūtāka, un tad pienāks tas brīdis, kad vecie parādi būs jāatdod, un lūk, tas var radīt jau milzīgas problēmas. Un ziniet, kas ir pats interesantākais? Mēs šo filmu jau esam redzējuši. Vēsture mēdz atkārtoties, un šis mākslīgā intelekta bums, tas biedējoši atgādina citus lielus tehnoloģiju burbuļus no pagātnes. Atceraties to telekomunikāciju burbuli 2000. gadu sākumā, tika ieguldīti miljardi un miljardi optisko kābeļu tīklos, un rezultātā 85% no tiem tā arī palika vienkārši gulēt zemē, neizmantoti. Tie kļuva par tādiem kā digitāliem spokiem, par pieminekli aklai eihorijai. Un pastāv pavisam reāls risks, ka mēs šobrīd daram tieši to pašu, ka mēs būvējam datu centru spoku pilsētas. Tad jautājums, kurš šajā spēlē beigās uzvarēs un kurš zaudēs? Vēsture mums diezgan skaidri māca, ka parasti ir 3 spēlētāju grupas. Pirmie ir būvētāji, tie, kas ceļ visu šo infrastruktūru. Viņi uzņemas vislielāko risku un ļoti iespējams būs starp zaudētājiem. Otrie ir, sauksim viņus par certu un lāpstu pārdevējiem. Tie, kas piegādā instrumentus būvētājiem, viņi gandrīz vienmēr uzvar. Un tad ir trešie. Lietotāji, tie, kas paņem jauno tehnoloģiju un izmanto to, lai radītu kaut ko jaunu, efektīvāku. Arī viņi visticamāk būs uzvarētāju pusē. Un jā, realitāte jau sāk klauvēt pie durvīm, paskatieties, ko saka Gartner. Viņi prognozē, ka vesela trešdaļa no visiem ģeneratīvām mākslīgā intelekta projektiem tiks vienkārši pamest jau līdz nākamā gada beigām. Iemesls pavisam vienkārši – neskaidra biznesa vērtība un augošas izmaksas. Citiem vārdiem, tie vienkārši nenes peļņu. Izskatās, ka sapnis par vieglo naudu pamazām sāk izgaist. Tātad lūk, kur mēs esam – lielās krustcelēs. Ir pilnīgi skaidrs, ka mākslīgais intelekts mainīs pasauli. Par to nav šaubu. Bet tas lielais, neatbildētais jautājums paliek – vai šī revolūcija tiks būvēta uz stabila peļņas pamata? Vai arī mēs visi esam liecinieki vēsturē iespējams lielākā finanšu burbuļa tapšanai? Burbuļa, kas draud pārsprāgt ar milzīgu troksni un atstāt aiz sevis tikai salauztu solījumu kalnu.